Mēs turpinām runāt par vecās derības varoņiem, ne jau ka viņi tādi varoņi, bet ka Dievs ņem šos cilvēkus, izdara viņu dzīvēs kaut ko tādu īpašu, lai šie cilvēki pēc tam ir par iedrošinājumu daudziem citiem cilvēkiem. Tāpēc mums ir dota Bībele, lai mēs tajā kā spogulī redzētu sevi. Tad mēs skatāmies uz Ābrahāma dzīvi un mēs jautājam, vai tā ir manā dzīvē? Vai viss ir tā, kā Dievs ir darbojies viņa dzīvē? Jo mēs esam tādas pašas asinis, tāda pat miesa. Ja? Pat par Eliju teiks, ka Elija bija cilvēks līdzīgs mums. Atceraties, ja? Un viņš lūdza, un Dievs darīja. Mums vienmēr tāds uzskats, tie kaut kādi, pat liekas, ka viņi pa zemi nestaigāja. Ka viņi bija kaut kas tāds, kaut kas. Nē, viņi bija pat ar savām kļūdām. Pat Ābrahams bija ik pa brītiņiem, viņš tur tā kā gudri, viltīgi, melīgi. Atcerieties par savu sievu, ko viņš teica, ja? Tā ir mana māsa. It kā tā jau bija, it kā māsa, pa pusē māsa, ja? Bet bija arī viņu dzīvēs vājības. Bet neskatoties uz visu to, Dievs ņēma un viņus lietoja un pat viņus nosauca par saviem draugiem. Un tāds bija Ābrahams, par kuru mēs šodien paskatīsimies. Ja? Tātad 7 atklāsmes par Ābrahāmu, ko es redzu viņa dzīvē un kam es šodien gribu līdzināties un pateikt, Dievs, tā ir atslēdziņa. Ko nozīmē vārds Ābrahāms? Ja? Mēs zinām, ka viņš bija Ābrāms un tad bija Ābrahāms. Viņam bija vārds nomainīts. Ja? Kāpēc Dievs nomaina vārds vispār? Ja mēs lasām Bībeli, mēs redzam, ka Dievs ir 6 reizes, viņš mainīs vārdu. Daudz reizi viņš mainīs vārdu cilvēkiem. Ja? Un šeit arī, piemēram, atcerieties, Pēterim bija iepriekš vārds kāds? Sīmans. Ja? Pāvelam iepriekš bija Sauls vārds. Ja? Tad Dievs dod vārdu, kurš nozīmēs kaut ko pravietiski uz viņa dzīvi. Un tad mans tēvs paaugstināts, ja? Nozīmē Ābrāms, ja? Vai varenais tēvs, varam tā vienā vārdā. Bet ja tā kā iztulkotā burtiski, tad mans tēvs paaugstināts. Bija īpaši Dievs viņu runājis, tāds viņam vārds bija. Bet tad Dievs viņam nomaina vārdu un dod viņam citu vārdu. Tas ir rakstīts 17. nodaļā, 4. 5. pāns. Un tavu vārdu turpmāk nebūs saukt Ābrāms, bet tavam vārdam būs būt Ābrahāms. Jo par daudzu tautu tēvu es tev esmu nolicis. Ja? Tēvs daudzējiem. Te viņš ir varenais tēvs, viņš dzīvo, es tur varans, tur esmu īpašs, ar mani Dievs runā. Bet ko tas dod, ja ar mani Dievs runā, un esmu īpaši tāds svēts, tur es pat roku nedodu, tāpēc, ka es varu kaut kā sasmērēties, lai kaut kādi gari neuznāk uz manis, ja? Var kaut kā domāt, ja? Bet ko tas dod, ja mana dzīve nav par svētību citiem cilvēkiem? Tāpēc Dievs parāda Ābrāma varenību, ka tagad ne tu būsi tas varenais, bet tava varenība būs tanī, ka tu būsi tēvs daudzajiem. Tāpēc tavs lielums nav no tā, cik tu smuki māki runāt, kādā tu smukā mašīnā brauc, cik tavu naudas ir. Tas galīgi nav lielums. Lielums ir tanī, cik tu daudz esi investējis cilvēkos un cik daudz cilvēki seko tavam piemēram. Jo pēc tam mēs varam redzēt, ka Ābrahāms tā ietekmēja savu dzimtu, ka to, ko Ābrahāms darīja, to vēlāk darīs Jēkabs. Un tas pirmais, par ko es gribētu runāt, ka viņš vienmēr meklēja savienību ar Dievu. Un tas pirmais, kas ir tas sekmju atslēga, viņš vienmēr, kur viņš atradās, viņam bija ļoti svarīgs jautājums, ja? Vai man tur būs attiecības ar Dievu, vai tur būs iespēja lūgt Dievu, vai lai kurā vietā es dzīvotu, viņam pats galvenais bija meklēt Dievu. Ziniet, ja, 17. nodaļā apstuļu darbu grāmatā ir teikts, ka Dievs ir nolicis laiku un vietu, kuru katram cilvēkam dzīvot. Un viņš teica, galvenais, lai ko viņi dara, lai viņi meklētu Dievu, lai viņi viņu varētu sajust. Tad visas problēmas sākās ģimenē, jauni cilvēki apracās.
un pēc tam viņiem problēmas sākās ģimenē, viņi pārstāja meklēt Dievu. Atcerieties, mēs runājam par to, ka pa priekšu meklē Dievu valstību viņa taisnību. Tad kas visas pārējās lietas tev tiks pie, tad pa priekšu. Kad cilvēks sēdz čatā un viņš meklē kaut kādas attiecības kaut kur sānos, viņš tagad nemeklē pa priekšu Dievu valstību. Tev jābūt visu laiku dzīvē, es pa priekšu visam meklēju Dievu valstību. Un tā šis cilvēks, par kuru ir runāts jaunajā derībā, Abrahāms, viņš ir palicis par tādu piemēru, ka viņš vienmēr meklēja savienību ar Dievu. Pasies 1. Mūzes 12. nodaļa. Un Abrahāms pārstaigāja šo zemi līdz pat vietai vārdā Sihēma, līdz Mamres ozolam. Bet tolaik tai zemē dzīvoja kanānieši. Un tas kungs parādījās Abramam un sacīja, taviem pēcnācējiem es došu šo zemi. Un viņš uzcēla tur altāri tam kungam, kas viņam bija parādījies. Un no turienes viņš devās kalnos, austrumos no Bēteles un nostiprināja savus teltis, tā ka Bētele bija rietumos un Aja austrumos. Un viņš uzcēla tur altāri tam kungam un piesauc tā kunga vārdu. Un Ābrams devās tālāk un tālāk uz dienvidiem, un tur 13. nodaļā, atkal 18. pantā. Ābrams cēla teltis, gāja un apmetās pie Mamres ozoliem Hebronā, un viņš uzcēla tur altāri tam kungam. Un interesanti, ka pēc tam, pēc daudziem gadiem, viņa mazdēls iet tieši pa tām pašām vietām un to pašu dara. Jūs varat pierakstīt, Jēkabs arī ceļ altārus. 33. nodaļa no 18. līdz 20. pantam. Tālāk 35. nodaļa, ja jūs tiekat līdz 14. 15. pants. Un 35. nodaļa vēl 27. pants. Ja. Tad Jēkabs dara to pašu. Ko es šeit saredzu? Vienalga, kur tu atrodies, vienalga, kādā stāvoklī tu esi, lai viss par tevi ir lūkšanas altārs. Ziniet, ir 3 altāri, kuriem mums ir jābūt dzīvē. Personīgais altārs. Cilvēks saka, es nevaru Dievu lūgt, es tikai dievkalpojumos. Es nevaru pielūgt Dievu, man tikai Nātans Moris, es gaidu Nātanu Moris, tur es varu pielūgt Dievu. Tur es tā kā jūtos brīvi, atnāk uz draudzi, es nejūtos brīvi. Viss sākās no altāra, personīga altāra, vai tev ir personīgas attiecības, vai tev ir tavs kambaris. Katram ir sava vieta, ja tev ir vēl neticīgie radinieki, ja tu dzīvo ar kādu, kas nav ar kungu. Ja es zinu, ka ir katram vieta, man Inets stāstīja, kur viņa lūdz Dievu uz granulām apsēžās, ja katla telpā, ja, un lūdz Dievu. Tā kā katrs atrod to vietiņu, kur viņš jūtās droši, pasargāts, kur man neviens netraucēs. Un, protams, ir izslēgts tālrunis, jo tikko tu sāksi meklēt Dievu, tevi sāks meklēt. Sātans pamudinās kādam tev zvanīt. Un tev būs norauts tavs laiks, jo saprot, Dievs tev aicina uz to lūkšanu, un tāpēc tas, ja tev būs šīs personīgās attiecības ar Dievu, un Dievs, Bībelē teiks, viņš redzēs tevi, tad viņš redz to, ko tu dari slepenībā, viņš redz to, viņš atmaksās tev redzamā veidā. Un es ticu, ka tas manā dzīvē ļoti daudz reiz palīdzējis, ka vienkārši ir vajadzīgs bija Dievs, tāpēc, ka bija jau krāvis malā un visu laiku tā Dievs palīdz. Toreiz bija vairāk tāds lūkšana pēc palīdzības, pēc saukšanas. Man vienmēr bija tā, ka Dievs bez tevis kā bez gaisa. Un Dievs vienmēr nāca un palīdzēja. Otrais altārs, tas ir ģimenes altārs. Un faktiski, ja ziniet, par tiem altāriem runājot, ziniet, Ezdras grāmatā, ja kāds lasīs Ezdru, tas bija rakstu mācītājs, viņš sadarbojas kopā ar Nehēmiju un bija iebrukuši cilvēki Izrēlā, viņi bija sagrāvuši sienas un arī templis bija sagrauts. Un tagad atnāk komanda, ja? Nehēmija tāds labs līderis, Ezdra labs rakstu zinātājs, viņš var apmācīt. Un zini, kas tur rakstīts Ezdras grāmatā? Ka pirmais, ko viņi sāka darīt, necēla sienas, necēla templi, bet pirmo, ko viņu izbūvēja, viņi sāka visu ar sakārtotu altāri. Tu nevarēsi savu dzīvi sakārtot kā vajag. Mums vajag iekārtot, man vajag naudu, es aizbraukšu uz ārzemēm, es tur naudu sapelnīšu. Kur ir tava nauda? Skrējām pēc lielā rubļa. Un Bībelē teikts, jūs kā uz cauru kabatu, uz cauru maku. Vienkārši nav svētības, tāpēc, ka mums nav pa priekšu Dievu valstī, mums nav pa priekšu draudze, pa priekšu lūkšana, un pēc tam tu redzi, viņi aizskrēja kopā ar ģimeni, un pēc tam atgriežās sagrūsi ģimene.
Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai šis altāris būtu jums sakārtots, lai jūs, redziet, viņš atnāk. Ko tu tad ņemies? Tu taču uz kaut kādu īsu laiku, Abraham. Viņš saka, nē, pirmais altārs mums vajag nolikt šeit. Viņš tā kā, zini, tie bija kā mietiņi, jo tā bija tā vieta, kur Dievs nākotnē viņam dos mājot. Viņam tas ir tas plašums, ko Dievs ir paredzējis. Tāpēc, ko viņš dara? Viņš tā kā mietiņi iesit. Altāris. Paldies Tev, Dievs, ka Tu esi devis man šos te plašumus. Un tāpēc, ja ģimenē nav šis altāris, tā ģimene nebūs efektīva, nebūs vienotība. Visi tie strīdi sākās no tā pamatā, ka mēs pārstājam pavadīt laiku kopā lūkšanā. Un par to bieži vien ir jācīnās. Vieglāk bieži vien iziet šeit un lūgt un darboties, nekā vakarā savākt ģimeni. Vieglāk uz cilvēkiem kaut ko runāt un liecināt, grūtāk ir liecināt bērniem, stāstīt par Kristu. Bieži vien. Bet īstenībā tava kristietība parādās nevis šeit, bet tavs patiesais motīvs, jo šeit klausās, šeit kameras strādā. Motīvu vairāk, bet zin to, ka Dievs skatās uz to, kas notiek mājās. Un es to baidos pazaudēt. Kāpēc? Tāpēc, ka tā lūkšana. Un tad, kad mēs esam palūguši mūsu Tēvs debesīs beigās, pēc tam mēs arī dodam ik pa laikam viņiem pašiem palūgt, tad katrs lūdz, un es nobeidzu. Un tas svarīgais vēl moments sabučoties viens ar otru. Sieva ar vīru un mēs ar bērniem. Es saku, tas no tiem pamatiem, protams, daži saka, mani jau ir lieli, tu tur viņi nedabūs pie rokas, ja viņš to teikt, ko tu man te. Bet es saku, to pareizo, varbūt kādam tas vēl noderēs, vai tev vēl ir palīdz kāds, kurš vēl ir zem tavu spārniņa, nepazaudē viņu. Un ļoti svarīgi, lai ir vīram ar sievu kopējā lūkšanā. Es to esmu teicis un es to teikšu, līdz kamēr tas nebūs sasniegts. Ļoti svarīgi, lai jūs kopā, kā viena miesa, jūs varat iestāties par visādām lietām, kuras ir gan draudzē, gan jūsu ģimenē, jo viens uzvar 1000, 2 uzvar 10 000. Un ja es teicu, kur 2 vai 3 manā vārdā, esmu viņu vidū un visu, ko viņi lūgs, un ja viņiem būs vienprāts tajās lietās, viņiem būs no mana debesu Tēva. Un es zinu, ja vīrs un sieva, viņi abi divi viens otru mīl, viņiem ir ļoti liela vienotība, un tas ir tāds strateģisks ierocis pret Sātana valstīm, un pēc tieši Sātans sit un liek ķīli un saka, kas ir tāds īpašs, mēs aiziesim kāds palūgt, mēs tā kā uz to netieksimies, nelieciet par mēķi kopā lūgt. Protams, ir gadījumi, kad tur kaut kā nevienmēr sanāk, bet pamatmērķis mums ir, lai mēs varētu kopā lūgt. Un trešais altārs, kuram ir jābūt, ja mēs runājam par to meklēšanu, savienību ar Dievu, tas ir draudzes altārs. Kad, ziniet, ir draudzes, kur tā kā vairs nav lūkšanas. Es atceros, bija tādās valstīs, kur ir draudzē vienkārši augsts, palūksim Dievu, visi stāv. Skatās, tas māsties, laikam augu saņem, lai viņš tur priekšā lūdz. Un viņi tur stāv tāds keponā apķēries ar savu meiteni tur, Un es skatos, ka tur nav jaunieši, viena veca cilvēka, kaut kāda maza grupiņa, un lūkšanas nav. Cilvēki nelūdz Dievu. Tāpēc ne visās draudzēs ir altārs, kur uguns, ziniet, uz altāra uguns dega. Vienmēr uz altāra aizdedzināja uguni, un tur pēc tam upurus nesu vispārējo Dievam par godu. Ļoti svarīgi, lai mums altārs ir sakārtots. Bet es tā iemācīts esmu. Ja lūdzam, tad lūdzam. Ja esam dievkalpojumi, tad esam dievkalpojumi, esam zālē. Nevis staigājam tur pa foijē. Jūs zināt, kas ir foijē? Tur kaut kur staigāšana. Tur ir caurvēji. Un caurējos cilvēks saslimst. Tāpēc tie cilvēki, kuri sāk staigāt pa foijē, viņi garīgi agri vai vēlu saslimst. Viņi pieķer kaut kādu caurvēju. Tāpēc, lai mēs turamies kopā, lai mēs pielūdzam kopā, lai mēs slavējam kopā. Un tad ir tā draudze, kā Bībelē teiks, kad viņi bija vasaras svētku dienā visi kopā, tad nonāca rūkoņi no debesīm un visi bija piepildīti svēto garu un notika lietas. Otrā lieta – maksāja cenu. Ābrahāms tāda, saproti, tad par pirmā punktu, lai tu vienkārši saproti praktiski, Visur, kur es atnāku, visur, kur mēs ceļā. Man ļoti patīk Oskars šodien arī, viņam mašīna tāda ticībā turās.
Ja? Sākam braukt, Dievs svētī mūsu ceļā, palīdz mums. Policija gan apstādināja, bet varēja mūs mierīgi tur visu pa labi, pa kreisi, bet viss kārtībā bija reidis šodien. Un es saprotu, tā ir tā kristietība. Un es saku, Dievs, paldies Tev, ka mēs esam aizbraukuši līdz šejienei. Paldies Tev, Dievs, ka Tu mums dod šo ceļu, svētī mūs tālāk. Ja? Un saprotu, un visu laiku tāds lūkšanas, un tie cilvēki visu laiku, tie kristieši dzīvo visu laiku lūkšanās. Un kāpēc viņi tādi apgarot, kāpēc viņi nestrīdās savā starpā? Tāpēc, ka viņi visu laiku ir savienībā ar Dievu, un Sātans nevar nekādīgi sastrīdēt, ne tās ģimenes, ne tās draudzes. Kāpēc? Viņi visu laiku ir ar kungu. Tāpēc tie, kas lūdz kopā, ne ātri sastrīdēsies. Bet ja pārstāv lūk, tad arī pēc tam sāk ķīvēties, strīdā, pēc tam mums vispār nebūtu kopā. Ja, tāpēc otrais, ja, maksāja cenu. Pirmajā Mūzes grāmatā, 12. nodaļā, no 1. līdz 4. pantam, ar ko viss viņa dzīvē sākās, Dievs ar viņu sāka runāt. Un mums liekas, ja Dievs ar mums sāks runāt, ka viņš teiks, izvēlies mašīnu, Mercedes vai Lexus, kādu tu ņemsi, kādu krāsa tev patīk. Varbūt tāds moments, zini kā, ka tev būs, tu no Dieva sadzirdēsi kaut ko tādu, tu teiksi, Dievs palīdz tikai, ar tevi tikai, bez tevis nevarēšu. Un te ir teikts no 1. līdz 4. pantam, un tas kungs sacīja uz Ābrahāmu, izēj no savas zemes, no savas cilts, no sava tēva nama, uz zemi, kuru es tev rādīšu. Nav nekas pateikts, uz kādu zemi, vispār, uz kurien tu man vedīsi, un no kurienes tu man izved, no savas cilts, no sava tēva nama. Zini, kas visgrūtākais atrauties bieži vien? No cilvēkiem, ar kuriem tu biji saiknē, tā ir dvēseliskā saikne. Viņi tevi tur, tāpēc Bībelē teikts, ka kas vairāk mīlēs tēvu vai māti, vai tur pat tādu vārdu teiks, ja tu neienīdīsi tēvu, māti, sievu, bērnus, tu nevarēsi būt mans māceklis. Ienīdīsi. Kā? Bībelē māca mīlēt savu tuvāko. Kas par ienīšanu? Tas kaut kas nav pareizs. Nē, pareizi. Ienīsti to pozīciju, kuru viņi ieņem tavā dzīvē attiecībā pret Dievu. Tad es ienīstu, ka viņi ir mans augs. Man Dievs ir šeit, man galvenais, ko mana māte pateiks. Tev jau sievu, ko tev māte? Nē, man mamīte, ja viņa būs pret, tad es esmu tā kā mamīte. Un tad es to sievu velku, un sieva saka, pagad, tev ir sieva vai tev ir māte, ar ko tu dzīvo? Un tā ir problēma sāk parādīties. Tāpēc redzi, ir sava kārtība, un tāpēc Dievs saka, ja tev būs pareizā kārtībā, viss tev tālāk, viss, zin kā, nevar nepareizi aizpogāt šo pirmo pogu. Viņš tā aizpogāšu, ja? Un tu domā, ka tagad es tālāk visu pogāšu, ka man viss būs forši. Tev it kā būs forši, bet īstenībā tev pirmais sākums nebija pareizi. Tāpēc viņš saka, pareizs sākums ir Dievs pirmajā vietā, un pēc Dieva gribas viss tālāk pakārtojas. Un zin kā ir pirmajā vietā Dievs? Kad viņš ir pirmajā vietā, attiecības ar Dievu tikai pieaug. Es Dievu mīlu šodien stiprāk nekā tad, kad es atgriezos. Kaut gan tā mīlestība bija sākumā tāda, zini? Vau! Ja? Bet tas ir pirmais laiks. Pēc tam tu iekliedzies, neviens tev nedzird. Iekliedzies draudzē, draudzē neviens nedzird. Iekliedzies, un mastais paiet garām. O, kas tas vispār? Dievs tev saka, es gribu, lai tu meklē mani. Pietiks būt ar nabas saiti. Tagad to nabas saiti mēs griežam nost, lai visi mani avoti ir Dievā. Bet ticēreiz tāda situācija, ka tu reāli esi viens, kā izmests no laivas. Bet zini tā, ka tu sāc turēties pie Jēzus, saka, Jēzu, jā, cilvēki ir cilvēki, es zinu, ko izdarīt cilvēki ar tevi, bet es paļaujos uz tevi. Un tāpēc pienāks tāds mirklis, kad Jēzus tev pateiks kaut ko izdarīt tādu, ja tu ej pa Jēzus pēdām, ka tev būs jāizdara izvēle, vai nu Jēzus, vai nu tavi tuvākie, tavi radinieki, tavi draugi, kuri pateiks, tu ko vispār, tu tur uz draudzē, tu tur Dievam tici. Un te Jēzus saka, tev tagad ir svarīgi, ko domā tavi draugi, vai ko domāju es. Tu ar draugiem cik ilgu laiku pavadīsi? Es nezinu, tie draugi var rītā jau pārstāt būt man draugi, ja es neizdaru tā, kā viņi grib. Cik ilgi es būšu tev? Mūžīgi. Tāpēc labākā draudzība ir draudzēties ar Dievu, un kad tu draudzējies ar Dievu, tad tev iedos tādus Dievs cilvēkus, draugus, kuri arī draudzēsies ar Dievu. Un ja viņi arī negribēs draudzēties ar Dievu, viņi varbūt aizies uz kaut kādu laiku, bet viņiem būs labs piemērs, ka viņu dzīvēs bija kāds cilvēks, kurš tiešām bija ticīgs un
Iespējams, paies laiks, šie cilvēki atradīs tevi un teiks, klausies, kur ir tā draudze, kurā tu ej. Un es arī gribu pieņemt Jēzus. Redzēju, ka tu, kaut mēs tevi apsaukājām, bet tu biji īsts un tu nebaidījies. Tev bija Dievs pirmajā vietā. Un tāpēc redzi, te Dievs saka viņam, izej no saviem radiem, izej no sava nama. Es negribu atkārtoties savā piemērā, bet kad mums bija tiešām tā Rīga jāatstāja, tas bija ļoti grūti, tā bija mana mamma. Pēc tam, ka mums bija jāiet ārā no brālības, tas bija nākošais levels. Tas bija mans sievas tēvs un tā bija vispār brālība, tas bija viss klans, manas sievas tēva un 12 bērnu, un tiem visiem 12 bērniem ir pa 8, pa 7, pa 10 bērniem. Un bija jāved ārā ģimene uz neko. Ne svētdienas skola nav, ne draudze, vispār nekā nav. Bet ja tev Dievs saka, izej ārā, tad tu vienkārši tā saka, mamīt, es tev mīlu, bet man ir jāsako Jēzum. Tāpēc būs kaut kāda radikāla momenta. Ja kristietībā nav upura, tur nav arī uguns. Ja tu tikai atnāc uz draudzi, saka tā, ko man draudze, ko man tā, ko viņa man, ko man Dievs. Bet Jēzus pirmo teica, ja tu gribi man sekot, aizliec sevi, savu gribu, man, kā es, aizliec to visu. Un pasaka, Dievs, es pilnībā esmu tavā priekšā. Ziniet, ir tāds, kad cilvēki ceļos nokrīt, ja? Un ziniet, ir tādi lūkšanas veidi, ka tu pilnībā tā kā nogulsties uz grīdas, un ka tu šitā te pielūdzi Dievu. Ziniet, tāds lūkšanas veids. Ja? Un esmu tā te lūdzis vairākas reizes, kad es gribu pilnībā, nokrist Dievu priekšā un pateikt, Dievs, tu esi augstāks par visu. Es pilnībā vienkārši nokrītu tavā priekšā. Es gribu pilnībā, Dievs, tev piederēt. Es visu pie tavām kājām, pie tavām kājām. Es gribu, lai tu maksimāli būtu augsts. Un tāpēc es pilnībā esmu zems, un es gribu, lai tu būtu pagodināts. Tas nav rituāls, tas nav reliģiskā kaut kāda tur, jā, bet tas ir tā, ka tu gribi pilnībā Dievam. Tāpēc pirmais aizliec sevi, nododies un seko, un tāpēc ir jāpārkāp kaut kādām lietām. Ja tevi Dievs, ja tu tiešām būs kaut kāds spēcīgi lietots, atceries, tie cilvēki ir kaut ko ļoti, kaut kāds ir bijis tāds asas pagrieziens viņu dzīvē. Tas bija Jēzus dzīvē. Jēzus atnāca radinieks savākt, viņš bija namā. Un viņi pateica, ka gribēja viņu tā kā savaldīt, jo teica, ka viņš ir traks. Kaut kas noticis ir, ka tik traki, ka pilnībā viņš tur mājās sludina, dziedina cilvēkus. Bet, ja mīlēt, tad mīlēt. Un mīlestība, viņa vienmēr iet uz kaut kādu upuru, viņa vienmēr iet uz kaut kādu nērtumu. Es nezinu, kā Kristum bija krustā karāties, ko par Jēzu runāja, par viņu visu, ko runāja, ko Marijai runāja. Un Marijai bija pravietojums teikts, kad Jēzus bija maziņš, ka tev pašai ies zobens caur sirdi, lai pēc tam tu uzzinātu cilvēku domas īstenībā. Zini, kad notiek kaut kāda situācija, cilvēks saka, es jau sen tev gribēju pateikt, zini, kāpēc tev tāda nelaime ģimenē? Tu zini, kāpēc tev šīs te problēmas? Un tad, kad tevi slikti atnāk, un Marijai teica, reku, ļaundaris, ko tu piedzemdēji? Un viņai zobens gāja, kā jūs varat tā runāt? Viņš tik daudziem ir palīdzējis, tik daudz ir dziedinājis. Kā jūs tā varat runāt? Un viņi izgāja caur to, ko šodien bieži mums liek, ka cilvēki kaut ko tur domā un runā, bet īstenībā katrs ir pats sevi, katrs egoists. Tāpēc nedzīvoja tā, lai cilvēkiem patiktu. Jēzus nedzīvoja tā. Viņš galvenais, lai patiktu Dievam. Un tāpēc viņš aizgāja līdz galam. Un tāpēc viņš bija ļoti ietekmīga persona. Jēzum bija ļoti liela upuri atnest. Un visiem, Ābrahamam, Dāvidam, mēs redzam, cik Dāvids skraidīja no Saula. Un visiem mēs redzam, Jāzepam, visus, kurus mēs nosaucam, bija kaut kāds ļoti liels upuris dzīvē, un pēc tam mēs redzam ļoti lielu svētību un ļoti liels uguns. Ja? Tāpēc tālāk ir teikts, viņš saka, ja, un es tevi darīšu par lielu tautu, un tevi svētīšu, un darīšu lielu tavu vārdu, un tu būsi par svētību. Es svētīšu tos, kas tevi svētī, un nolādēšu tos, kas tevi nolād, un tevī būs svētītas visas zemes cilts. Un Ābrahāms izgāja, kā tas kungs to viņam bija sacījis, līdz ar viņu arī izgāja Lats, un Dievs viņu svētīja. Tāpēc mēs gribam dzirdēt Dieva balsi. Bet Dievs tev var pateikt kaut ko tādu, ka tu teiksi, vai Dievs, es varu to. Un ja tu nevarēsi šo, tu nevarēsi arī tālāk paklausīt Dievam. Visi paklausīt sākās no kaut kādām lietām. Un Dievs tev nekad neteiks to, ko tu nevarētu izdarīt. Uz ko tu neesi izaudzis. Dievs izaudzē, un viņš saka, tagad šo, tagad tālāk. Un visi iet pakāpeniski. Tāpēc
bez nodošanās nebūs riktīgi upuru. Un, zini, viņam bija laiks, ka viņš palūdza Dievs Īzaku. Atceraties? To, ko tu mīli. Būs savi īzeki, kuru tev būs jāatdod. Un es, piemēram, nebaidos, cik reizes lūdzu Dievs, ja tu gribi kaut ko manā kalpošanā izmainīt, ja tu gribi kaut ko sagraut, ja kaut ko pie kaut kā es vēl turos ar savām cilvēciskām ambīcijām, es Dievs tev atļauju. Es no visām kalpošanām, no visas atņemu rokas un saku, Dievs, lai notiek tavs prāts. Mums ir bail šitā palūgt. Zini kā, es palūkšu Dievs, tu vari visu sagraut manā dzīvē, ko tu gribi sagraut. Tu vari Dievs visu pārkārtot, tu vari Dievs visu veidot tā. Tāpēc, ka es zinu, ka man labāk ne pie kā neturēties, kā tikai pie kunga Jēzus. Es zinu, ka tas, ko Dievs veidos, tam būs nākotne. To, ko Dievs darīts ar Ābrahāmu, joprojām tie savus Ābrahāmu bērni. Jēzum teica, ar Ābrahāmu ir Dievs runājis. Ja? Trešais, kas ir ļoti spēcīgs Ābrahāma dzīvē, ko es redzu, un es redzu to kalpotāju dzīvēs, kurus Dievs lieto, kuru man ļoti simpatizē. Pat ne tie, kuriem tā kā pūļi staigā līdzās. Pūļus arī var, ja tev daudz naudas, tu vari arī pūļus izveidot. Var labu reklāmu uztaisīt, ļoti labu kompaņu uztaisīt, tu savāks tev pūļus, stadionus. Bet es redzu cilvēka lielumu pēc tā, kā viņam līdzinās. Un zini, kas man patīk? Nezinu, kā tev ir. Pat man ļoti patīk pazemība. Zinu, ka Dāvidam arī patīk pazemība. Kalpotāji, kuri viņi tādi pazemīgi, viņi tādi īsti, viņi nav tādas zvaigznītes, viņi nav tādi krutie, tādi, man šito te, viņš pats bija tur kaut kāds, nezinu, kas viņš bija tur kādus gadus atpakaļ, jā, un viņa Dievs tā kā paceļ, un pēc tā viņi paliek tādi, bez Kristus gara, var teikt tā. Kaut gan viņi zvaigznes, viņi māk forši runāt. Pasties, apsturdarbu, tādā pašā 1. Mūzes grāmatā, 13. nodaļā, no 8. līdz 17. pantam. Tātad Lats ir viņa brāļa dēls. Austrumos ir tā, ka vecākam cilvēkam vienmēr dodās priekšroka, ka viņam ir cieņa, pat vecāka cilvēka priekšā, pat austrumos pieceļās. Ja, jo tas ir vecs cilvēks, viņu jāciena. Ābrahām bija tā, ka te bija vēl Ābrāms, ja, bija ļoti liels pūlis ar lopiem, un Latam arī ļoti liels pūlis ar lopiem, un tagad viņu gani sāk strīdēties par teritoriju. Un pasties, Ābrahāms tik pazemīgs, viņš zina, ka visi Dieva rokās, ka nav ko mums te ņemties, ķīvēties un strīdēties. Pasties, te ir teikts no 8. panta. Un Ābrahāms teica Latam, lai nebūtu strīdus starp mani un tevi, starp maniem ganiem un taviem ganiem, jo mēs esam brāļi. Vai visa zeme nav tavā priekšā, labāk šķiries no manis. Ja tu gribi iet pa kreisi, es iešu pa labi. Un Lats pacēla savas acis fiziskās un ieraudzīja savā priekšā visu Jordānas apgabalu. Tev nav teikt, ka viņš palūgs Dievu. Viņš ieskatījās ar acīm. Bieži vien puiši paņem sev sievu ar acīm. Viņa skaista, viņa tur tās. Kādu viņai garīgais stāvs, viņš ar acīm ieskatās. Un nepalūdz Dievu, viss viņam ir sakārojies. Un pēc tam rodās problēmas. Un te redzi, viņš acis pacēla, ieraudzīja savā priekšā visu Jordānas apgabalu, ka tas bija bagāts ar ūdeni, pirms Dievs izpostīja Sodomu un Gomoru, kā tā kunga dārs līdz pat Corai tas tagad ir, jā, līdzīgs Ēģiptei. Un Lats izraudzīja sev visu Jordānas apgabalu un aizgāja austrumu virzienā. Tā viņi šķīrās viens no otra. Ābrāms apmetās Kanānas zemē, bet Lats apdzīvoja apkārtējās pilsētas un izplēta teltis līdz Sodomai. Viņš ieraudzīja, ka Sodoma tā ir grēcīga pilsēta, es tikai līdz Sodomai. Un zini, kur viņš pēc tam atrodas? Kad atnāk eņģeļi, viņš jau ir vārtos, viņš jau ir Sodomā. Un tā ir tā lieta. Es jau tikai tā, es jau te tuvāk, es saku, noliec robežu, ej tālāk no tā. Nē, tu nonāksi Sodomā, ej tālāk no tām vietām, kur tu biji iekrits, no spēļu automātiem, no draugu kompānijām. Es viņiem iešu liecināt. Tev vēl pašam vajag nostiprināties. Un pasties, un tad, kad bija atšķīrušies, ja, un tad ir teikts, bet Sodomas ļaudis bija ļoti ļauna un grēcīga tā kunga priekšā. Un tas kungs teica Ābrahamam pēc tam, kad Lats no viņa bija šķīries, pacēl savas acis, tad Dievs jau viņam saka, un raugies no tās vietas,
kur tu atrodies, uz ziemeļiem un dienvidiem, uz austrumiem un rietumiem, jo visas tās zemes, ko es tev rādu, es uz mūžīgiem laikiem došu tev un taviem pēcnācējiem. Latam to, ko viņš paķēra, tas bija uz īsu laiku, viss tas sadega. Tas, kas bija no Dieva, nāca Ābrahama dzīvē. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš bija pazemīgs, viņš zināja, ka mans no manis neaizmuks. Es atļauju, Dievs darbojies manā dzīvē. Es necentīšos visu savā dzīvē ar elkoņiem, es te visu izcīnīšu, es te dabūšu savu taisnību. Protams, mums ir savas taisnības, mums ir kaut kādas lietas, kur mums ir jāpastāv, ja? Bet te bija lieta, ka viņš tā kā parāda, ka es zinu, ka man Dievs bija solījis dot zemi. Un tāpēc to, ko Dievs man bija solījis, tas arī manā dzīvē atnāks. Un tā ir pazemība, zināt Dieva gribu un pazemoties apakš šīs te gribas. Un es zinu, ka man Dievs pacels savā laikā. Bet to, ko es pats paķeršu, Bībelē teiks, Krievu Bībelē, наследство, захваченное в поспешности, не благословится впоследствии. Наследство. Ziniet, cilvēki, kuri sadala draudzi, paņem grupiņu, aizved, kas ātri nāk, ātri sabrūk. Tāpēc, tā kā наследство, захваченное с поспешностью, не благословится впоследствии. Atcerieties, pazudušais dēls pienāk pie tēva, dod manu daļu, paņem daļu, un kas ar to daļu bija? Ātri viss iztērējās un pazuda, un viņš bija pie cūku silas beigās. Tāpēc noteikti gaidat uz to kungu. Gaidat, kad viņš dos, kad viņš no viņa rokas, kad tu saņēmis. Tāpēc, ka to Dievs arī svētīs, to Dievs arī sargās. Un ja tev būs arī problēmas, vai tas ir biznes, vai tās ir attiecības ģimenē, tad tu zini, tu teiksi, Dievs, kaut kas ir sarežģīts, lūdzu palīdz man, jo tu man to esi devis, tu zināji, ka tāda situācija būs, tāpēc iedod man lūdzu gudrību, kā šo situāciju atrisināt. Bet ja tu zini, ka tu pats esi paķēris, Dievs, tu vari teikt, Dievs man piedod. Es zinu, ka nebija tava griba, bet es vienkārši paķēru, es pa ātru to izdarīju, bet tagad lūdzu, Dievs, izved man lūdzu no šīs situācijas. Un tiešām Dievs tev palīdz. Tā arī pazemība, ka tu pasaki, Dievs piedod, es nepareizi biju izdarījis, bet es tev ļoti lūdzu izved un pacel mani savā augstumā. 4. Tā ir pateicība Dievam. Ka tu zini, ka viss, kas manā dzīvē ir, tas ir nācis no Dieva. Un 1. Mūzes grāmatā, turpat 14. nodaļā, no 21. līdz 23. pantam, Ābrahāms, kad viņš bija uzvarējis 5 ķēniņus, kad viņš bija atņēmis ļoti lielu laupījumu, un tas nebija vēl likuma laiks, kur vajadzēja 10. tiesu maksāt, tas vēl bija pirms. Bet viņam sirdī bija kaut kāda vēlēšanās Dievam pateikties ar savu mantu. Un no 21. panta mēs maz runājam par naudu, mēs maz runājam par 10. tiesām, bet šeit ir pie tēmas par to, kāda ir sirds Ābrahāmam, kādu viņš mums šodien piemēru māca. Un tas pats arī man saka, Andri, tu tur 10. tiesu, man māma agrāk, tu tur naudu nes uz draudzi. Es saku, mamīt, man Dievs ir devis veselību, man Dievs ir devis tik daudz, es viņam esmu gatavs visu dzīvi atdot, nevis tur kaut kāds tās kapeikas. Un Ābrahāms deva tam 10. tiesu, tam ķēniņam, tam priesterim, ja, Melhisedekam, bija atnācis priesteris, un viņam bija iekšēji, ka man tas ir jāizdara. Tas nebija nekur rakstīts, bet man tas ir jāizdara. Interesanti, ka šodien biznesā, ziniet, ir tāds likums, biznesmeņi arī izkoduši to kodu, ka 10% ir jāatdot labdarībai, 10% ir jāatdot kaut kādiem saviem radiniekiem, ka noteikti no visiem ieguvumiem 10% ir jāatdot. Bet visu, ko šodien pasaulē atver, saka, wow, ziniet, biznesā ir tāds likums, ka 10% noteikti kaut kur jāziedo, bet tie visi likumi ir garīgi, tas viss ņems no Bībeles. Un tāpēc Ābrahāms deva tam 10. tiesu no visa, kas tam piederēja. Tad Sodomas ķēniņš sacīja viņam, dod man dzīvos, bet mantību paturi sev. Un Ābrahāms sacīja Sodomas ķēniņam, es paceļu savu roku uz to kungu, visaugstāko Dievu, kam pieder debes un zeme. Nevienu pavedienu, nevienu kurpu siksnu, nec citu, ko es neaiztikšu no tā, kas tev pieder, lai tu neteiktu, ka es esmu Ābrahāmu darījis bagātu. Ja? Tātad viņam bija tāda vēlēšanās vienmēr, ka Dievs man ir svētījis. Tas nav tas, ka es pie kāda pielīdu, ka tas man tā kā prigriel un viņš man tā kā iedeva, bet mani Dievs ir svētījis. To es arī šodien varu pateikt. Mēs runājam par draugu, cilvēks saka, un es varu vienu pateikt, mums nav bijuši sponsori, mums nav bijis kaut kā, tur bagātais miljonieris, kurš mums bija bagāts Dievs, kurš mūs ļoti ir svētījis.
Tiešām to vien es varu pateikt, ka tas ir Dievs, kurš ļoti ir svētījis. Un tā ir tā pateicība šodien, kad es eju, ja es arī, ziniet, arī mācīties, arī es to pašu daru, ko jūs, es arī atdodu. Un es saku, Dievs, paldies Tev, ka Tu man esi devis veselību. Paldies Tev par šo te bērnu naudiņu, kuru Tu esi devis. Es atdodu. Es paldies Tev par visu. Tad es atdodu to, kas pieder Tev. Tad pat no dāvanām, ja kāds uzdāvina dzimšanas dienā, es visu, mēs tā arī bērnus mācam 10. Dievam. Mēs aiznesam to. Un tā ir pateicība Dievam par to, ka mums šodien ir visa kā diezgan. Un Dievs mūs nekad, po visiem 20 gadiem kā ģimenīt, viņš nekad mūs nav atstājis, viņš vienmēr par mums ir rūpējies. Tā ir pateicība Dievam, praktiska pateicība. Tāpēc, ja tu to nedari, tu vienkārši nedod godu Dievam, tu saki, es to pelnīju un es to tērēšu, kā es gribu. Bet tas nav pareizi. 5. Viņš bija derībā ar Dievu. 15. nodaļā ir teikts, ka viņš noslēdza derību ar Dievu. Toreiz tie bija upuri. Šodien, kā jūs domājat, kā var noslēgt cilvēks derību ar Dievu? Ūdens kristības? Ja tad cilvēks saka, es, Dievs, pilnībā nododos Tev. Es eju ūdenī un es nomirstu vecai dzīvei. Un tas ir tas akts, ko redz visi. Cilvēki redz, tāpēc arī kādas tā arī derība. Parasti cilvēki ir liecinieki, ja, tam visam. Un, protams, tu to redzi, tāpēc es pilnībā eju šajā ūdens kapā, un es tieku iegremdēts ūdenī, sakot to, ka Dievs no šī brīža es pilnībā piederu Tev. Un tās ir attiecības, kuras ir nopietnas attiecības. Ir puisis ar meiteni draudzējās, bet viņiem nav nopietnas attiecības, tāpēc, ka jebkurā mirklī tas viss var tā. Un tāpēc Dievs ir derības Dievs. Ziniet, attiecībās ir derība, un tāpēc Dievam ļoti patīk, tāpēc nevēl to, kāpēc mēs dzīvojam, mēs drīz aprecēsimies, kāpēc mēs nevaram gulēt kopā. Dievs saka, visam ir jābūt sakārtotam. Tāpēc Dievs slēdza derību ar Izraēlu, Sinajā kalnā, dodot baušus, un tad tās attiecības nozīmē, ka tās būs nopietnas attiecības. Un derībā parasti ir 2 cilvēki, ir 2 personas. Šeit ir Dievs, persona, Dievs visvarenais, un te ir cilvēks. Tātad Dievs no savas puses apsolās, ka viņš tevi sargās, ka viņš tevi svētīs, ka viņš tevi neatstās, un arī ir cilvēciskā puse, ka es viņam saku, tu Dievs būsi mans vienīgais, un es sekošu tev, un es neiešu uz kompromisu. Tāpēc cilvēki daži saka, ko es tur sagrēkošu, es aiziešu pa kreisi, es ar citu sievieti tur, gan jau man Dievs piedos. Protams, ka Dievs piedos. Protams, piedoš tas nav tā. Tā ir dāvana. Es arī par to mācu. Man tas ir stipri sirdī, ka, ja mēs atzīstamies savos pārkāpumus, savos grēkos, tad viņš ir uzticams un taisnīgs, ka viņš mums piedod grēkus un šķīst mūs no viss netaisnības 1. Jāņa 1.9. Bet vēl lieta, ja tādi asins grēki, daži cilvēki saka, kas ir nāves grēks? Tas ir tas, par ko vecajā derībā nomētā ar akmeņiem. Tāpēc tieši tā netiklība, viņa vairāk ietekmē cilvēka dzīvi, un tās ir tās dvēseliskās saites, jo aiz tām sievietēm, aiz tiem vīriešiem stāvēja gari. Un ja tu iegāji ar viņu kontaktā, jūs palikāt viena miesa, un tad tiem gariem ir pieeja pie tavas dzīves, tāpēc tur ir jāgrauj tās visas saites. Un zini, kas ir? Tā kā tā pirmdzimtība. Atceries, kā Ēzaus. Viņam bija pirmdzimtība dot, un viņš ko izdarīja? Viņš pārdeva par vienu ēsmu, par to vīru. Dod man ēst, ko man tā pirmdzimtība. Jākabs saka, tad atdod man savu pirmdzimtību. Zvēri man. Zvēru, dod man paēdīšu. Viņš rakstīts, ka viņš paēda, mutri noslaucīja un aizgāja. Un bieži vien tāds cilvēki, aiziešu, pārgulēšu, no rīta piecelšos, viss kārtībā, saķemēšos un iešu tālāk. Bet tu vairs neiesi tāds šajā dienā tālāk, kā tu vakar gāji. Būs kaut kāds prieks, būs pazaudēts. Tāpēc es vienmēr saku jauniem cilvēkiem, vienalga, ja sāc sargiet sevi. Priekš kā? Priekš svētības. Lai mums tālāk būtu svētība un lai būtu viss tālāk ļoti laimīgi un ļoti brīnišķīgi. Ja? Tāpēc tā ir derība. Un es uzticīgs šai derībai. Ko Dievs saka? Es uzticīgs man. Tas nenozīmē, ka mēs nevaram nokrist. Varbūt tā. Ja, bet mēs neesam tādi, ka es tagad grēkošu, es tagad tā darīšu, paklusot, tur kaut ko palūkšu piedošanu, un gan jau redzēs to agri vai vēl, tas nāks gaismā. Un tu redzēsi to, ka tev nebūs kā kristietim tāda prieka, tāda uzvaras prieka, un tāda dzīves laika būs buksēs, 5 gadi paiet, 10 gadi jau ticīgs, bet tu pasties, kas no manas ticības? Kas no manas ticības? Īsti nekas nav, ne kalpošana, ne darbs, vispār nekā īsti dzīvē nav.
Bet jau gadi, cik man ir. Kāpēc? Tāpēc, ka nav tās tuvās, tās nopietnās attiecības ar Dievu. 6. Tā Ābrahāms staigāja Dievu priekšā. Ko tas nozīmē? Kā es uzskatu, ko nozīmē staigāt Dievu priekšā? Viens no autoriem saka, ka šiem cilvēkiem es zinu, ka viņiem nav Dieva bijāšana acu priekšā, ka viņi Dievu neredz savu acu priekšā. Zini, ir cilvēki, kuri staigā zem Dieva, bet ir cilvēki, kuri staigā Dievu priekšā. Tad visi mēs staigām, Dievs mūs visu redz, Dievs mūs lietiņu dod, saulīti dod visiem cilvēkiem, ticīgiem un neticīgiem. Bet starp ticīgajiem ir cilvēki, līdzīgi kā Jāzeps. Atcerieties, ka viņš ir Potifara namā, kad ir sieviete, kura glūna viņam virsū, kura saka, davai, guli ar mani, neviens šeit mājās nav, davai izdarām, davai izdari tā. Un viņa spied, tas ir kompromiss, tā sieviete, tas būs varbūt jebkas, kaut kāda netīra darbība, kur tu zini, ka Dievs to neatļauj darīt. Un viņa glūnē no dienas dienā, zini, tas spiedies, nu davai. Un tu zini, viņš teica tā, kā lai es ar tevi tagad guļu, kad mans ķēniņš, kad mans saimnieks man ir to aizliedzis. Un kā lai es izdaru tādu grēku Dieva priekšā. Saproti, nav tēta blakus, mācītājs neko neredz, neviens neko nezina, tas viss notiks tā. Bet zini, ja viņš to būtu izdarījis, vairs nebūtu tā kā Bībelē teiks, un tas kungs visur bija ar Jāzepu, un visu, ko viņš darīja, viņš lika tam labi izdoties. Ja? Tāpēc atkal ļoti svarīgi, lai mēs nestaigājam cilvēku priekšā, lai mēs nespēlējam reliģiju, lai mēs nedomājam, ka kaut ko Dievs tā kā neieraudzīs vai kāds neieraudzīs. Man vienmēr tā raksturvieta ir, ka nekas nav apslēpts, kas nenāktu gaismā. Viss nāks gaismā. Un Bībelē teikts, Ebrejiem 4. nodaļā, 13. pants, un nav radījuma, kas viņa priekšā ir apslēpts, bet viss ir atsekts un atklāts viņa priekšā, un viņam mēs dosim norēķinu. Un te ir teikts 1. Mūzes 17. nodaļā no 1. līdz 5. pantam, un Ābrahamam bija 99 gadi, kad tas kungs atklājās Ābrahamam un sacīja uz viņu, es esmu tas visuvarenais Dievs, staigā sava Dieva priekšā, tad tu būsi taisns, un es celšu derību starp sevi un tevi, un es tevi vairodams vairošu. Tad Ābrahams nometās uz savu vaiga, un Dievs sacīja uz viņu, mana derība ar tevi ir šī, tu būsi par tēvu daudzām tautām. Un tavu vārdu turpmāk nebūs saukt Abrāms, bet tavam vārdam būs būt Ābrahams, jo par daudzu tautu tēvu es tevi esmu nolicis. Ja? Tad arī mēs, visi ticīgie cilvēki, arī saucamies par Ābrahāma bērniem, tāpēc, ka mēs esam ticīgi. Un Ābrahamam bija draudzība ar Dievu. Viņš bija ne tikai ticīgs, bet viņš bija draugos ar Dievu. Te ir jautājums, vai tev ir sadraudzība ar Dievu, vai Dievs grib ar tevi draudzēties. Un ziniet, ka mēs lūdzam 13.2. korintiešiem, tur ir teikts, lai svētā gara sadraudzība ir ar jums visiem. Ne ar visiem svētais gars grib sadraudzību turēt. Un tāpēc priekš manis ļoti svarīgi ir, es tā esmu teicis, Dievs piedod, ka es tā kā izpeldu, tā kā svētais gars ar tevi runāju, pēc tam atkal kaut kur, pēc tam atkal jākalpo, es saku, Dievs svētais gars palīdz man, tagad lieto mani, darbojies caur mani, ja. Bet, zini, Ābrahamam bija tā, ka viņš varēja vienkārši iet un lūgt. Viņam vienkārši Dievs bija vajadzīgs nevis priekš tā, lai kaut kādu svētību iegūtu, bet viņam ļoti patīk pavadīt laiku ar Dievu. Tāpēc arī Jēzus saka, ka es stāvu pie durvīm un klauvēju, un ja kas dzird manu balsi un durvis atdara, es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mīlestību un viņš ar mani. Ko Jēzus grib? Vienkārši, ka mēs varam parunāt. Un Dievs jau arī viņš nav pret, bet zini, tas līmenis ir, ka mēs vienkārši esam attiecībās, ka mēs vienkārši daram jau ar tā pateikt laimīgu Dievu. No tā, ka mēs daram to, kas viņam ir tīkams. Un tāpēc tā ir tā sadraudzība, tā ir tā draudzība. Un zini, kam Dievs atklāja savus plānus? Nevis tiem, kur atskrien. Dievs, kredīts jāsamaksā, izdari, darbs vajadzīgs. Viņš tā kā Dievu, viss spainīts pilns, aiziet tagad, un kā spainīts tukšiņš, atkal, Dievs man te atkal, es tev tur, saproti? Bet jā, Dievs saprot, Dievs redz tavu vājumu, tavu ticību vēl vāju, viņš tev tā kā audzēs, viņš tev rādīs, palīdzēs, svētīs, bet viņš saka, bet es gribētu, lai tu izaug līdz tam, ka tu sāc jautāt, Dievs, kas ir tavā sirdī, kā tu plāno, ko tu par mani esi ieplānojis, kad pirms es biju radīts, ja?
Un tas ir tas, ka mums ir tādas attiecības, kā tiešām mēs tā kā divi draugi, ka man ir interesants viņš, es tā kā gribu, lai viņa vārds būtu autoritātei celt. Zin, kā man sieva, viņa vienmēr par manu autoritāti, viņa vienmēr tā kā cenšas attaisnot, tā ļoti dziļi ciena. Tad, kad tu esi attiecībās ar Dievu, Bībelē teiks, ka psalmos, ka Dievs atklāja savus noslēpumus saviem draugiem. Krievas Bībelē teiks, ka ir тайна Господня для боящихся Его. Ja, tad tie, kas bīst, kas staigā viņa priekšā. Tad tas ir tas, vai Dievs gribēs ar tevi dalīties ar saviem sapņiem, ar to, ko Dievs ir paredzējis. Tāpēc es saku, Dievs domā neko tādu neizdarīt riebīgu, ka tu saki, fuj, kā tu tā kā atskrien kaut ko, es tev kaut ko saku, tu to nedara, kad tu man saki, tad tu saki, Dievs saki, runā uz mani. Un visbriesmīgākais ir, ja Dievs runā, un ja tu to nedari, zini, kā tā balss ir? Viņa skaļā, viņa pasaka tev skaidri. Pēc tā viņa paliek klusāka. No kā? Nevis no tā, ka viņa klusāka, bet no tā, ka es sāku nocietināties. Un tāpēc Bībelē teiks, kad jūs sadzirdat tā kunga balss, tur teiks, šodien neapcietināt savu sirdi. Ļoti svarīgi, ka tu sadzirdi Dieva balss, neatliec pasaki Dievam, pēc nedēļas Dievs. Ja tev Dievs saka šodien par grēku sūdzi, piemēram, izsūdzi grēks, izdari uzreiz, tu nevari kungam pateikt to tā jādara, tā. Tev kungs saka, labāk izdarīt, jo viņš zina vislabāk. Un tāpēc neatliec to balsi uz gadu, uz 5, jo ja tā cilvēks teica, pagaidi Dievs. Un viņš saka, es iegāju tajā spēļu zālē, kad Dievs teica, nē, nedari. Un viņš teica, Dievs, paliec šeit, es ieiešu, es to izdarīšu, un es atgriezīšu, un tad mēs tālāk runāsim. Viņš saka, es izgāju no tā spēļa, un es vienkārši viņš nerunā. Viņš saka, es to balsi gaidīju ilgus gadus, un paldies Dievam, ka viņš ar mani atkal sāka runāt. Tāpēc tas, ziniet, tā nav spēlēšanās tāda. Zini, Dievs par nopietnām attiecībām, Dievs par īstenību. Un ja tu arī pakrīti, tu tā Dievam var pateikt, Dievs, uzmetu tevi. Vienkārši, esmu tāds nepatstāvīgs, tāds es esmu švaks, bet Dievs, es tev ļoti lūdzu, palīdzi man, dari mani stipri, atbrīvo mani, Dievs, nevaru. Un saprot, tiem, kas ir tādā pazemībā, Dievs noteikti dos savu žēlstību, Dievs pacels, Dievs tevi lietos. Tāpēc tas rada tādu vajadzību pie Dieva. Tāpēc es šodien esmu atkarīgs no Dieva mīlestības. Bez viņa mīlestības es vienkārši nomiršu. Bez viņa mīlestības man dzīvot nav jēga. Dievs man sirdi pilda ar savu mīlestību, viņš man pilda ar savu klātbūtni. Un tāpēc tas ir tas, kas šodien ir mūsu dzīvē ļoti svarīgs. Dievs, es gribu būt ar tevi sadraudzību, un es gribu, lai tu saki, es arī gribu ar tevi draudzēties. Un tādā draudzībā Dievam patīk, ziniet, kas īstenīgums. Es cilvēkiem saku, ja tu man melosi, mēs pārtraucam visā draudzību. Kāda jēga, ja tu man melo? Tu man acīs skaties un tu man melo. Man tas ļoti nepatīk. Tāpēc Dievs saka, arī Krievu Bībelē, tur labāk teikts, с искренним tu поступаешь искренне, с лукавым полукавствуешь. Tad ar patiesīgo Dievs tā patiesi, viņš tā, bet ar to liekulīgo, nevis tā kā liekulīgi, bet pēc viņa liekulības. Tas nozīmē, ka es eju tālāk palīdzēt tiem, kuri sauc uz mani no sirds. Ja tu tur locīsies, tad izlēm, kam tu gribi dzīvot un kam tu gribi kalpot. Saproti? Tāpēc ļoti svarīgs ir patiesīgums. Un pēdējais, ko es redzēju, ka viņa dzīvē bija vienmēr aizlūkšana, ka viņš ne tikai par sevi lūdza, ka viņš ne tikai bija cilvēks, kurš meklēja kaut kādas savas vajadzības un savu progresu Dievā, bet, ziniet, viņš skatījās uz citiem cilvēkiem, neskatoties, ka viņu ļoti Dievs bija pacēlis. Mēs esam kā Jēzus. Viņš bija domāts cilvēkiem, viņš bija domāts cilvēku veiksmēji, lai cilvēki var izmainīties. Ja. Šodien pie manis arī atbraukuši cilvēki no Rīgas parunāt uz sadraudzību. Vēl viens cilvēks, viņš ir teicis, vai mēs varētu pavadīt kādu laiku parunāt. Ja. Bet ļoti svētīgi, ka mēs varam par kādu aizlūgt. Un interesanti par Ābrahāmu 18. nodaļā, jūs lasīsiet visu nodaļu, tur tā aizlūkšana, kad bija Sodoma un Gomora izlemta iznīcināt. Tad Dievs pateica, vai man no Ābrahāma būs slēpt, ko es gribu darīt? Redzi, viņš bija draugs, viņš saka, es neko no saviem draugiem nenoslēpšu. Un viņš teica, jo Ābrahāmam būs tapt par lielu un varanu tautu, un viņā būs svētītas visas zemes tautas. Un iedomājieties pēc tādiem vārdiem, kad Dievs saka, es iešu to Sodomu un Gomoru iznīcināšu.
Tad kādu tu man vienā, lai tur iznīcina? Man Dievs teica, ka es būšu liels un varens. Un tajā laikā Ābrahāms par to nemaz tā kā nejūsmo, bet viņš saka, kāpēc tu esi nīcināt Sodomu un Gomoru? Tāpēc, ka ļaunums ir līdz debesīm aizgājis, viņu darbi, ziniet, Sodomu un Gomoru, kas tur bija, šausmīgas lietas, homoseksuālisms, no maza līdz vecam, tur vienkārši kā spitālība bija. Un Dievs saka, es eju sēru uguni. Un Ābrahāms saka, ja tur būs 50 cilvēki, kuri ir taisni, vai tu arī viņš? Viņš saka, nē. Piedod. Viņš tā kā nesaka, kā es būšu ķēniņš, cik man būs tautas, cik liela teritorija. Ābrahāms, kad viņam pateica par viņu, ka būs tu liela tauta, kad viņš tā kā pie tā nepieķerās. Ziniet, īsti cilvēki, kalpotāji, viņi nepieķerās pat pie pūļiem. Es piemēram, nemazāk svaidījumu sajūtu, kad es otrdienā šeit esmu. Lai Dievs svētī, lai mēs tādi esam, tā kā lai man cilvēka kalpot, man vajag lielu komandu, man vajag lielu ministriju, es drīz nosaukšu Open Games, tur kaut kāds tur super, Varbūt arī tas būs, bet kāds motīvs tam visam? Kāds motīvs? Piemēram, ir Aleksandrs Ševčenko, kāds tur nosoda. Paldies Dievam, cilvēks kalpo uz nācijām, uz tautām, tas nav slikti. Bet ka es nemeklēju jūs, es nemeklēju cilvēks priekš tā, lai sevi paceltu, bet es meklēju, kā Jēzus teica, cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai viņš varētu pakalpot un atdot savu dzīvību par atpirkšanas maksu par daudziem. Tātad es atdodu savu dzīvību. Bībelē teiks, nav lielākas mīlestības kā šī, ja jūs esat mani draugi. Īsts draugs atdod savu dzīvību par saviem draugiem. Ko tas nozīmē? Tas nenozīmē, tagad izskaties terorists, tagad man viens ir jānošauj. Man tas saka, šaujiet mani, bet viņus atlaižiet pa šitām te durvīm. Un to Andris piepildīja rakstu vietu. Nē, ne tā. Nav lielāks mīlestības par šī, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tad man draugi ir viss šī pasaule, un es pasaku, es savu dzīvību atdodu, lai citi cilvēki būtu glābti. Tāpēc es pasaku, es atdodu savu jaunību, kā es atceros. Es atdodu visu, es dodu finanses, es tā arī darīju, es taisīju evaņģelizācijas Rēzeknē, es savus finanses, savus tērējus, aicināju dziedātājus, slavētājus, mēs Rēzeknes estrādē taisījām evaņģelizāciju. Un es vienkārši saprotu, ka es nedzīvošu priekš tā, lai kaut kāds Mercedes tur kaut ko tur krāt, lai tur man kaut kāda kruta tačka, lai man būtu laba zanačka, ne priekš tā. Bet es savu dzīvību atdodu, ja es arī sportoju, ja es arī atspiežos, lai es augstajos ūdeņos sēžu, man vajag stipru nervu sistēmu, man vajag stipru veselību, jo man ļoti daudziem ir jākalpo. Man vajag daudz enerģijas. Un tas arī tā kā viss tas ir saistīts ar to, ka es gribu, lai Dieva valstība iet plašumā. Tāpēc tas ir tas, ka es atdodu savu dzīvību par citiem cilvēkiem. Es atdodu jums, lai jūs varētu būt pacelti. Tāpēc Dievs pacēl man ļoti augstu, lai es varētu ar tavu palīdzību celt cilvēks ļoti augstu, lai viņi būtu kalpotāji un līderi. Man nav lielāka prieka par to, kā redzēt, ka cilvēki atnāk tādi paguruši, noskumuši, bet viņi iet projām no tā, ka viņi bija Dieva klātbūtnē, laimīgi un piepildīti. Dārgie, dzīvojiet tam, atdodiet savu dzīvi tam. Kāda jēga dzīvot? Es dzīvoju naudu pelnīt, lai vecumdienās ceļot pa pasauli. Ko jūs divi krači pa pasauli brauksiet un pēc tam fotogrāfijas pie alus glāzes rādīsiet saviem 3 draugiem. Un tas ir priekš tā dzīvot, lai parādītu savus slaidus citam. Un pēc tam jūs apglabās un neviens pat neatcerēsies, kur jūs tur un aiziesiet mūžībā, labi jau vēl debesīs. Bet kas tur būs? Tur būs vienkārši, nekas tev nebija tukšs. Tu aizgāji tukšs kā pagale izrauta no uguns. Dārgie, ja ticēsim, vai tad ticēsim pa īsti? Ja mīlēsim, es tā arī sievu. Ja es mīlu, tad es mīlu no sirds. Es daru viņu laimīgu. Es gribu, lai mana sieva būtu laimīga ar mani visās jomās, lai viņa būtu apmierināta. Un tāpat arī draudz, ja es kalpoju Dievam, ja es esmu pateicis viņam jā, tad es eju. Varbūt ir reizi grūti, man liekas, ka es neeju, bet es rāpoju. Bet tas ir no pilna spēka, cik man sanāk rāpot. Un tāds bija Jēzus attiecībā pret mums. Tāpēc būsim kristieši, kas seko Jēzum Kristum. Un būsim arī līdzīgi šajā ziņā arī Ābrahamam, kurš ir visu ticīgo tēvs, kurš pāri visai cerībai ticēja Dievam, un Dievs viņam to visu pielīdzināja par taisnību.